rakstu noteikti. Aha, ir un uzliekam prezentāciju. Lai mēs arī redzam prezentāciju. Tā. Nu, tad tātad kursa nosaukums ir Čakru ceļvedis, enerģētiskā līdzsvara meklējumos. Jā, un es esmu šī kursa pasniedzēja Žaneta Krūmiņa, starptautiski certificēts coach ar psiholoģisko izglītību, psihologs. Arī izmācījusies un iegūsi NLP, tad neirolingvistiskās programmēšanas meistara pakāpi, un ikdienā arī strādāju kā Latvijā certificēts tarologs. Esmu Latvijas Taroloģijas asociācijas biedrs. Un tā mana ikdiena nu jau savus 15, vairāk jau kā 15 gadus, paiet gan konsultācijās individuāli, gan grupās, un tā skaitā, protams, arī vadot dažādas apmācības, dažādas seminārus, meistarklases, arī transformatīvās spēles, un viens no maniem apmācību tātad kursiem ir šis te pār 7 enerģētiskiem centriem, un arī šī mēneša beigās tad arī viņš startēs ar savām 8 nodarbībām. Nu, mēdz teikt, ka enerģija ir dzīvība, ja, un dzīvība ir enerģija. Un šī enerģija mūsos tik tiešām plūst kā upe, ja, brīvi plūst un piepilda mūs ar dažādiem spēkiem, ar mieru, ar prieku, ar baudu. Ja, un mēs dēļ tā, ka mums ir enerģija, mēs esam, protams, dzīvē apmierinātāki, jūtamies drošāk, veidojam labas un stabilas attiecības, veidojam savu izaugsmi, ja, bet, ja šī enerģija ir, protams, kropļota, tad, ja mūsos ir kaut kādi bloki, sastrēgumi vai varbūt kādas pārplūdes, ja, tad pēc savas būtības mēs ciešam, un ciešam pirmkārt garīgi, un, protams, pēc tam jau fiziski. Un čakras, jeb enerģētiskie centri, tie nav vienkārši kaut kādas piltuvītes, kaut kādi centri, kaut kādi lotusziediņi, par ko ļoti daudz visu kaut kur runā un ir informācija. Bet mēs varam runāt par to, ka šie nosacītie centri, tie ir tāda atslēga, jeb dziļāka izpratne par sevi, par savu fizisko un garīgo veselību, par savu līdzsvaru ikdienā. Tā ir noteiktā sapratne, kādā veidā vispār darbojās mūsu enerģētiskie ķermeņi, mūsu fizikālie ķermeņi, jā, mūsu garīgie ķermeņi. Un, lai atrastu dzīvē šo te stabilitāti, līdzsvaru, tādu mieru, ko mēs tik tiešām esam visi pelnījuši, ir mazliet ar sevi jāpastrādā, mazliet jāpaskatās sevī pašā iekšā, jāpabaro savs prāts, jāatver sirdi, un tik tiešām daudzas lietas savā dzīvē, tīpaši mūsdienu trakajā pasaulē, ir jāpārskata, ir jātransformē, ir varbūt jāuzlabo, ir, var sakot, jāpastrādā ar sevi, lai šīs te enerģijas kalpotu mums pilnā apmērā. Es domāju, ka daudzi no jums noteikti zina, ko nozīmē Maslova vajadzību piramīda, un jūs viņu redzat pašlaik ekrānā. Jā, tātad šīs vajadzības, kuras kā piramīda pakāpiena pēc pakāpiena ir jāapmierina. Un šis te amerikāņu psihologs Maslovs šo piramīdu ir kādā veidā būvējis. Tātad apakšā, jeb jūs redzat fundamentā, sarkanā krāsa ir pamatvajadzības, jeb mūsu organiskās, instinktīvās vajadzības. Tas ir paēst, tas ir padzerties, tas ir vairošanās instinkts, tā ir tāda drošības instinkts. Un tad jau mēs redzam, ka tālāk mūsu vajadzības aug pēc drošības, vajadzība pēc piederības un mīlestības, vajadzība pēc goda un cieņas, vajadzība pēc zināšanām, pēc atklāsmēm, arī estētiskās vajadzības, un pašā augšā Maslova piramīdā atrodas pašaktualizācijas vajadzība. Tātad savu mērķu un kaut kādu spēju, prasmu realizācija. Blakus jūs redzat šīs te septiņus enerģētiskos centrus. Princips ir ļoti līdzvērtīgs.
Ja, ja mēs sākam skatīties no mūsu fundamenta, tātad no mūsu pamata enerģētiskā centra, pamat čakras, jeb saknes čakras, ja, kur personība izpaužās caur šo es esmu. Ja? Tālāk paceļās uz emocionālo fonu, kur ir es jūtu, otrā čakra. Tālāk paceļās uz šo te es daru. Tātad mani gribas spēks, mani brīvā griba un es daru. Tās ir mūsu bāzes, jeb materiālās čakras. Tālāk mums nāk tas saucamais tilts, jeb sirds čakra, ceturtā čakra, ceturtais enerģētiskais centrs – es mīlu. Un šis centrs jau kalpo kā tāds tilts starp materiālo pasauli un mūsu garīgo attīstību. Un augstākās, jeb garīgās trīs čakras, kas ir 5., 6., 7., jā, tā tad, kur mēs skatāmies, ka es runāju, es esmu autentisks, es redzu arī neredzamo pasauli un es saprotu savu vienotību ar sevi, ar pasauli, ar dabu. Jā, tātad, lūk, šādā te kontekstā mēs arī iziesim cauri gan tās mūsu vajadzības caur enerģētiskiem centriem, gan arī skatīsimies, kā tad attīstās mūsu materiālās čakras pārējā jau uz garīgajām čakrām. Nu, alternatīvajā medicīnā, jā, un daudzās austrumu filozofijās enerģijas plūsmu cilvēkā, jeb enerģijas plūsmu cilvēkā uzskata kā tādu smalku, neredzamu dzīvības spēku. Jā, kas, protams, atbild gan fiziskajai, gan garīgajai labsajūtai. Un dažādās filozofijās viņu sauc dažādi enerģija, dzīvības enerģija, ja? Vai vitalitātes spēku, un Indijā to pazīst kā prānu, Ķīnā to pazīst kā kai, jeb čai, kā nu kurš izrunā, ja? Japānā tas ir ki, jeb ki, ja? Tad mēs runājam par dažādām filozofijām, bet tā ideja ir tas, ka šīs enerģijas ir mūsos, šīs enerģijas plūst cauri krustpunktiem mūsu organismā, savieno dažādas orgānu sistēmas, dažādas dzīves sfēras, ja? Un to, ko mēs pazīstam šīs te čakras, ja? Jeb enerģētiskos centrus. Un čakra, ja mēs tā paskatāmies no sanskrita, tas ir ritenis, disks vai aplis tulkojumā, un pēc savas būtības ļoti daudzos grafiskos attēlos čakra arī tiek attēlota, tāda kā piltuvīte, kā virpuls, ja? Kas veidojās, lūk, cilvēka ķermenī šajos te enerģijas plūsmas krusta punktos. Jā, piemēram, alternatīvā medicīnā, arī Ķīnas medicīnā runā par meridiānu krustojumiem. Lūk, simboliski, tā ir čakras simbols ir lotos, jā, tātad šis te grafiskais simbols uz lotosu, jā, tur arī ir savs stāsts, ko mēs skatīsimies, kāpēc ir lotus un kāpēc ir vienai čakrai ar 2 ziedlapiņām, vienai ar 1000 ziedlapiņām, vienai ar 10 ziedlapiņām. Ja? Tur apakšā būs šī simbolika un katram enerģētiskam centram ejot cauri, es skaidroju arī šo simboliku. Ja? Un šīs 7 čakras kaut gan ļoti daudzās citās filozofijās runā par 9 čakrām, jā, par 12 čakrām, bet šajā kursā, pat cik tas ir kurs iesācējiem, mēs runāsim tieši par 7 pamatčakrām. Tātad mūsu mugurkaula vertikālā asī, viņas ir izvietotas cita virs citas, jā, un dod mums enerģiju, ļauj mums dzīvot, priecāties, piedzīvot, jā, panākt vēlamo, sazināties ar līdzcilvēkiem, ar augstāko, jā, tad izprast savu būtību, savu arī radošumu un jaunradi.
Lūk, nu, čakru uzdevums. Ja? Kas tām čakrām ir jādara? Nu, pirmkārt, viņām ir uzdevums uztvert un akumulēt enerģiju no dažādiem avotiem, tātad apkārtējā vidē. Ja, kosmosā arī mūsu pašu smalkie ķermeņi, mūsu pirmajā nodarbībā mēs noteikti runāsim arī par šiem mūsu 7 smalkajiem ķermeņiem. Ja, un tad, kad šī enerģija ir akumulēta, tā tiek pārveidota mums lietojamā formā, tātad frekvencēs, ja, jeb vibrācijās, te būs tīrā fizika arī, kas palīdz mums dzīvot un piedzīvot. Ja. Un vēl otrais uzdevums tātad enerģētiskiem centriem ir nodot enerģiju attiecīgiem orgāniem, ja, tātad fizioloģiskās funkcijas un arī attiecīgai dzīves sfērai, kas ir psiholoģiskais funkcijas, atkal, lai mēs varētu šajā dzīvē dzīvot un piedzīvot. Daudzos informācijas avotos, tiešām daudzos, pastāv šis uzskats, ka viena un tā pati čakrālā piltuvīte, jā, tātad čakra, vīriešiem un sievietēm griežās uz dažādām pusēm, un vīrietim griežās pa saulei, un sievietei preti sauli. Un no šejienes ir šis te iņu un jan princips. Ja? Iņu un jan princips, iņa tātad mums ir sievišķais, jaņa mums ir vīrišķais princips, ja? Un šīs piltuvītes tātad griežās. Arī pastāv uzskats, ka šīs te vīrišķās jaņa enerģijas spēcīgākas ir saknes čakrā, tātad pirmajā, saules pinuma čakrā, tas ir 3. čakrā, un kakla čakrā, 5. čakrā. Ja? Nu, šīs čakras mēs varam nosacīti saukt par varbūt vīrišķām čakrām, ja šeit vairāk ir tās jaņa enerģijas. Nu, savukārt sievišķā enerģija mums ir 2. sakrālajā čakrā, 4. sirds čakrā un 6. kas ir 3. acs. Šī čakra. Ja, un es noteikti arī katrā nodarbībā to pieminēšu un arī stāstīšu šo te principu, kāpēc tātad tomēr vairāk tiek izdalīts tas vīrišķais, ja, un sievišķais. Mūsos jau katrā ir daļa vīrišķā un daļa sievišķā. Ja. Gan mūsos sievietēs noteikti ir daļa vīrišķā, gan arī vīriešos ir pietiekama daļa šīs sievišķās enerģijas, jo savādāk mēs nespētu dzīvot. Jā, šīs abas enerģijas mums ir vajadzīgas. Nu, mazliet paskatīsimies, tā īsi iziesim cauri šo te 7 čakru saistību ar dzīves sfērām un iekšējiem orgāniem. Jā. Nu, sāksim mēs, protams, tātad ar saknes čakru, mūsu pamat, šo te čakru, kas ir Muladhara. Ja, un šī čakra mums atbildēs par tādu sfēru kā izdzīvošana, kā stabilitāte un drošība dzīvē. Ja, un pamats šeit šī čakra mums ir saistīta ar mugurkaulu. Ja, tad mugurkauls, apakšējās ekstremitātes, kas dod šo te stabilitāti, ja, šo te asi visai dzīvei. Un vēl būs saistīta šī čakra ar mūsu resno zarnu, jā, ar virsnierēm. Pēc mirklīša es arī mazliet ieskicēšu varbūt šīs te veselības problēmas, kas var rasties, ja čakra nelabi ir harmonizēta, tad nav harmonizēta. Ja? Lūk, tālāk mums seko šī te 2. čakra, kas ir sakrālā čakra, svadhistana, un šeit pati būtība, enerģijas būtība ir dzīvības enerģija, kas pielīdzināma arī seksuālai enerģijai. Ja? Šeit ir mūsu sievišķība, arī vīriešos šeit dzīvo sievišķība, radošums. Tās ir visas mūsu emocijas. Ja? Tā ir mūsu reproduktīvā sistēma, gan vīriešiem, gan sievietēm. Tās ir mūsu nieres, urīna izvada sistēma un arī, protams, zarnu sistēma. 3. ir saules pinuma čakra, manipura, un šeit būs mūsu personīgais spēks. Mūsu ego, mūsu pašvērtība, mūsu griba, mūsu robežas, kā mēs mākam nospraust robežas, un šī čakra visbiežāk būs saistīta ar visu gremošanas sistēmu, ar aknām, ar aizkuņģiem,
ja, arī ar vielmaiņu, mūsu vielmaiņu. Un nodarbībā mēs arī skatīsimies šīs te saistības, kā tad viņi strādā. Jā, tad mēs redzam, ka šīs trīs ir bāzes, ja materiālās dzīves čakras, jā, arī pamatčakras, tas veido to mūsu dzīves pamatu. Ja, un būs ļoti svarīgi, ka mēs sākam ar šīm čakrām, mēs viņas nostiprinām, ja, mēs viņas tātad izstrādājam kaut kādus blokus, iespējams, kas tur ir. Ja, un tad, kad šis viss ir sabalansēts, mēs pārējām uz tiltu, kas ir 4. čakra, jeb sirds čakra anahata. Ja, un anahata stāsta, jeb anahata būs vienmēr par attiecībām ar sevi un ar pasauli, par beznosacījuma mīlestību un par tādu vispār mīlestību uz sevi, uz dabu, uz citiem, ja, bez šīm te piesaistēm, bez nosacījumiem. Un, kā jūs saprotat, jau arī nosaukums sirds čakra šeit būs saistība ar sirds asinsrites sistēmu un ar mūsu imūnsistēmu. Lūk, un tad mums nāk 3 garīgā plāna čakras, kas ir 5. kakla čakra, višuddha, un višuddha mums būs par autentiskumu, ja, kādi mēs vispār esam paši par sevi. Šeit būs pamatā mūsu komunikācija, patiesība, meli, pašizpausme un, protams, arī Dieva dotie talanti. Ja, tie, kas mums nāk, kā saka, no Dieva doti. Šeit sistēma, jeb kakla čakra ir saistīta ar vairogdziedzeri. Ja, vairogdziedzeri kā aizsargs, balsene, plaušas un bronhi. Ja, tad arī elpošanas sistēma pati pa sevi, arī šeit sirds čakra un kakla čakra plaušas dala, kā saka, uz pusēm, tad arī elpošanas sistēma ies roku rokā gan ar sirds, gan ar šo kakla čakru. 6. čakra mums ir 3. acis čakra, tātad aģna, un aģna mums būs par mūsu dzīves redzējumu un sapratni, un arī par mūsu intuīciju. Ja, daudzi cilvēki saka, man nav intuīcija, man nav intuīcija. Intuīcija ir katram, un to mēs arī skatāmies šajā 6. nodarbībā, kādā veidā mēs varam caur intuīciju vispār sazināties ar savu zemapziņu, un no turienes smelt atbildes visas, kas mums ir dzīvē vajadzīgas. Un savukārt 3. acis čakra ir saistīta ar nervu sistēmu, ar acīm, ausīm, šo te acu dobumu, ja, degunu dobumu, ja, un aizdeguni. Un visbeidzot mums ir kroņa čakra, kas ir cilvēka apzinātība. Ja, tas ir mūsu garīgās sfēras tāds attīstības, es teiktu, piramīdas virsotne. Ja, šeit cilvēks nonākot un atverot šo enerģijas centru, tiešām sajūt šo vienotību ar dabu, vienotību ar visumu, sajūt, ka viņš nav atrauc kaut kāda daļa, ja, no dabas, bet sajūt šo te kopējo vienotību, un tas nāk caur apzinātību. Un te būs visbiežāk šī centrālā nervu sistēma, ja, un galvas smadzenes. Lūk, paskatāmies, izejam cauri tātad, kas ir tās emocijas varbūt, kas bieži bloķē šo enerģētisko centru harmonisku darbošanos. Protams, ka tās pamatā ir negatīvās emocijas, ja? Bailes, attieksmes kaut kādas, aizspriedumi, ja? kas tik tiešām traucē šai enerģijas brīvai plūsmai, ja? Un izraisa šo disbalansu. Un tas rada mūsos emocionālo stāvokļu pasliktināšanos, ciešanas, gan garīgi, gan emocionāli, gan arī, protams, ietekmē mūsu fizisko veselību. Un tad, kad mēs runāsim par saknes čakru, tad es pieminēšu bailes, trauksmi, nedrošību, tā būs dusmas, agresivitāte, jā, tādi izdzīvošanas instinkti principā.
Un mēs noteikti arī strādāsim, mums būs tehnikas, un arī strādāsim ar nu, tādām šī ziņā ar bailēm no pārmaiņām. Jā, tātad mēģināsim saprast, no kā tās bailes rodās, kāpēc viņas rodās un ko ar viņām darīt vispārībā. Otrai čakrai parasti vistraucējošākās ir vainas sajūta. Vainas sajūta un kauns. Jā, vainas sajūta un kauns, un, kā zināms, vainas sajūta ir un kauns parasti nāk tomēr vairāk vai mazāk no bērnības. Jā, viņas ir tā kā ieaudzināts. Nu, mēģināsim saprast, kas tad tur ir pamatā. Jā, arī būs kāda tehnika, kur mēs mēģināsim saprast to vainas apziņu, to kaunu, no kurienes viņš ceļās un kā viņš bloķē to plūsmu. Šeit, protams, var būt arī problēmas ar baudu, tātad aizliekšana sev baudīt dzīvi. Jā, šeit neiet runa tikai par kaut kādiem seksuālām baudām vai seksuāliem traucējumiem, jā, bet te ir tieši tādā emocionālā plānā, ka cilvēks izjūt vainas sajūtu, jā, par to, ka viņš bauda dzīvi. Jā, un vēl te būs tāda problēma, ka sava radošuma apspiešana, jā, un tas ir diezgan nopietnas bloks. Trešajai čakrai visbiežāk tas ir zems pašvērtējums. Ja, arī kauns, bet zemais pašvērtējums tātad, kas ietekmē cilvēka gribas spēku, motivāciju, vispār kaut ko dzīvē darīt. Ja, šīs te atrunas, nu es jau neko neesmu vērta, ja, es jau varu darīt, ko es gribu, tas nav priekš manis, un tā tālāk, un tā uz priekšu. Ja. Lūk, un te arī būs tāds aspekts kā kontroles problēmas. Vai nu kontrolas nav, vai kontrole ir hiperaktīva un pārlieku liela. Ja, un tad mēs skatīsimies, kas kurā brīdī ko darīt. Ceturtai čakrai visbiežākais bloks, visbiežākais. Arī manā praksē, šodien es, piemēram, strādāju ar grupu, un arī redzēju, cik daudz cilvēkos ir aizvainojuma. Ja, aizvainojuma, kas velk līdzi pagātni, neļauj būt brīvam no tās pagātnes. Ja. Liek skumt, liek bēdāties, liek noslēgties, ja, liek baidīties būt atkal, piedzīvot kaut kādas traumas, ja. Un šis aizvainojums, man liekas, tā ir 21. gadsimta lielā emocija sērga, ja, kas cilvēkiem liek ārkārtīgi stagnēt, ārkārtīgi sevi graust no iekšpuses, un tad arī šajā nodarbībā mēs par šo te vainas sajūtu noteikti runāsim, kā tad viņa atsaucās arī uz mūsu veselību. Nu, ja mēs paskatāmies 5. enerģētisko centru, kas ir kakla čakra, jā, tātad šeit mēs varam runāt par nespēju komunicēt, jeb komunikācijas traucējumiem, nespēju parādīt sevi autentiskā gaismā, tātad pašizpausmi, jā. Te būs ļoti tādas atkarības no tā, ko teiks citi, ko padomās citi, mans viedoklis nav nevienam vajadzīgs, ja? Vai otra galējība ir šis te prāta kategorisms, ja? Ka tikai mans vienīgais viedoklis ir taisnais un visi pārējie ir nepareizie. Ja? Un tas ļoti sabloķē šo kaklu, ja? Un jau līdz tādam līmenim, kā cieši vairogdziedzers. Jā, tad meklēsim arī kaut kādas sakarības. Sestā čakra tā tad ir bailes uzticēties intuīcijai, bailes pazaudēt savu ilūzo pasauli. Ja? Jo, kā es teicu, ļoti daudzi cilvēki mūsdienās realitātē viņiem ir ļoti grūti dzīvot. Jā, kaut vai paņemsim daļu jauniešu, jā, kuri meklē savu
iluzoro pasauli, šajā digitālajā pasaulē, jā, ilūzijās, tur, kur viņš var veidot tā, kā viņam patīk, tā kā grib, pielāgojoties, kā viņš grib, jā, nevis attiecīgi mēģinot pieņemt realitāti un dzīvot reālajā pasaulē, jā, un tā tad mēs skatīsimies šeit arī par ilūzijām. Nu, un visbeidzot, kroņa čakra, te būs vispār par dzīves jēgu. Ja, ja šī čakra ir sabloķēta, ja šī čakra tā tad vispār nav atvērta. Cits jautājums, vai mēs spējam tajā čakrā noturēt to enerģiju, tas ir cits jautājums. Bet atvērt katrs cilvēks to spēj. Bet ja šī čakra ir pilnīgi aizvērta, pilnīgi sabloķējusies, ja, ļoti bieži cilvēki mazliet ir tāda garīgā tukšuma izjūta. Jā, ir ļoti daudz, kas saka, nu, taču nav šitam nekam jēgas. Vispār dzīvē nav jēgas, jā, ir tāds tukšums. Ir atsvešinātība varbūt, jā, no sevis, no pasaules, jā, distancētība, jā. Un šeit, protams, arī ir ļoti daudz arī vientulības. Tad, kad cilvēks nespēja tātad tajā pasaulē, tajā visumā, tajā kopībā atrast kaut kādu jēgu, apzināti atrast šo te realitātes jēgu, ja, un tad dzīvo ļoti, ļoti izolēti, ļoti atstumti, ja, un tur nāk virsū, protams, dažādi apātiskie stāvokļi, depresīvie stāvokļi, ja, par ko mēs arī runāsim. Nu, lūk tā, tātad tās ir tās emocijas, kas mūs bloķē, mūsu čakras. Un šeit mazliet ieskicēšu tātad jau tādus fiziskos traucējumus, veselības traucējumus, un noteikti diezgan daudz mēs runāsim par psihosomatiku, ja, jo mūsu ķermenis vispirms signalizē caur psihosomatiku. Ja, tātad nevis uzreiz caur kaut kādām ļoti smagām veselības traucējumiem, bet caur izpausmēm, kad fiziskais stāvoklis vēl ir pietiekami labā stāvoklī, bet ir jau sākās šīs tādas mentālās, jā, psihosomatiskās izpausmes, jā, tātad, kurām ļoti bieži cilvēki nepiegriež vērību un saka, ai, kas tad tur bišķiņ pasāpēs un viss, jā, bet tie ir tādi ļoti spilgti pirmās pazīmes, kā mūsu veselība cieš, mūsu ķermenis cieš, un tam ir ļoti, ļoti, ļoti jāpiegriež vērība, tātad, lai neiedzīvotos kaut kādās ļoti smagās veselības problēmās. Un, ja mēs paskatīsimies, atkal sāksim ar šo te bāzes čakru, jā, tātad šeit mēs jau runājam, ka mums ir mugurkauls. Jā, mugurkauls un kājas. Un visas mugurkaula problēmas, visas sāpes, visi nogurumi, jā, nu, nedod Dievs, ja tur ir kaut kādas disku trūces jau un meniski un lūzumi un vēl kaut kas tāds, jā. Bet visas šīs te muguru problēmas, viņas nāk no tā, kā šī plūsma mūsu pirmajā čakrā ir tātad sabloķējusies, ja? Tad harmoniski viņi nestrādā. Visbiežāk muguras problēmas dažādos rajonos tur nāk no šīm te bailēm, no nedrošības par kaut ko, no neelastības, nespējas pielāgoties apstākļiem. Ja? Un šeit, protams, tas sākums parasti ir tāds nesaprotama trauksme, ja? Fizisks diskomforts ķermeņa daļā, nespēks, nestabilitātes, arī tīri fiziska nestabilitātes sajūta, ja? Kad liekas to ej, tev mazliet tā kā šūpo. Tā viss ir psihosomatika. Ja mēs šo psihosomatiku neņemam vērā, mēs neko nedaram ar savu stresu, savām trauksmēm, savām bailēm, nu, tad mums iespējams jau fiziskā plānā var sākties muguras, kāju problēmas, hemoroīdi, aizcietējumi, ja? Jo resnā zarna, tad mēs kaut ko mēģinām ļoti, ļoti baidāmies kaut ko atlaist, vai tieši otrādi baidāmies kaut ko pieņemt, ja? Tur var būt virsnieru kaut kādas arī slimības, jā, un, protams, arī visas imūnsistēmas pavājināšanās. Lūk, tālāk mēs skatāmies šo te sakrālo čakru, jeb otro enerģētisko centru, un te ir visbiežāk visa veida sieviešu ginekoloģiskās problēmas, ja, no tā, ka jau nespēja, piemēram, gūt apmierinājumu, ja, baudu,
ja, seksuālo baudu, nespēja palikt stāvoklī, kaut gan cilvēki, abi divi partneri ir pilnīgi veseli, ja, līdz pat jau tādiem ļoti nopietniem kaut kādiem veselības traucējumiem, kas ir ginekoloģiskās problēmas, kas ir urīnceļu infekcijas, prostatīti, ja, nieru problēmas, ja, tad šeit var runāt par arī to, ka šajā otrajā enerģētiskā centrā ir kaut kas kaut kādi bloki. Te ir jāsaprot vienu, tad, kad mēs iesim cauri šīm te fiziskiem traucējumiem, es katru reizi atgādināšu, ka nevar atrauti skatīties, ja mums ir, piemēram, es atvainojos aizcietējumi, ja, ka tas ir vaina tikai sastrēgums pirmajā čakrā. Tā, nē. Tas princips būs skatīties holistiski. Tātad es teikšu, vienmēr ir jāiet pie ārstiem, jātaisa profilaks, jātaisa analīzes, jādzer vajadzības gadījumā zāles, bet viens no iemesliem var būt arī tas, ka, piemēram, 1., 2., 3. vai 5. čakrā ir šie te enerģētiskie sastrēgumi, ar kuriem noteikti būs arī holistiski, tātad kopumā vienoti, viss organisms tiek skatīts vienots, kā vienots veselums, un arī emocionāli un garīgā plānā būs jāstrādā ar šiem te blokiem. Ja, bet mēs ejam tālāk, mums ir 3. čakra, un 3. čakra mums ir tātad par šo te, jā, par pašvērtējumu, par kontrolas zudumu, par nekontrolētām dusmām, agresijām. Te var parādīties hroniski nogurumi, te var parādīties nespēja vispār, teiksim, nespēja piecelties kaut ko darīt, jā, un tādos nopietnākos momentos šeit jau parādās gremošanas traucējumi, jā. Visbiežāk tie ir atviļņi, jā, mēs zinām, ir kuņģa atvilnes, jā, visbiežāk tās ir kaut kādas grēmas, jā, skābes paaugstināšanās, jā, tie ir tāds psihosomatisks moments, kad mēs varam runāt par to, ka ir kaut kādas noteiktas lietas, ko cilvēks nespēja sagramot. Ja, vai nu kumos ir pa lielu, kā saka, paņemt ir atbildība tik milzīga, ka cilvēks to nespēja izpildīt, ja, vai ir kaut kādas problēmas, ko cilvēks vienkārši nespēja pieņemt. Ja, nespēja pieņemt, nespēja novilkt kaut kādas robežas, un tas visu laiku viņam tai kuņģī tur vārās, un no tās problēmas ceļās. Šeit mēs runāsim arī par aknu problēmām, aknu darbības traucējumiem, un noteikti par iekšējo ārējo agresivitāti, naidu, ja, jo naids uzkrājās mums žultspūslī, ja, un dusmas uzkrājās mums aknās. Ja, un tad, kad naids ir pārāk daudz sakrājies, ja, tā, ka mēs viņu neizreaģējam, ja, bet tikai rijam nost, aizturam šo naidu, un neizreaģējam ekoloģiskā veidā, tad mums veidojās organismā šie te žultsekmeņi. Jā, žultsekmeņi, tiešām tādā garīgajā vispār filozofijā, tās ir mūsu nerealizētais, neizdzīvotais, neizspļautais naids. Jā, ko gadu gadiem mēs esam krājuši savā organismā pret kaut ko, tie paši aizvainojumi noteikti. Jā, un tad mēs arī paši no tā ciešam. Sirds čakriņa, jā, tātad te būs vientulības sajūta, jā, tātad bēdas, skumjas, nemācēšana organiski šo te bēdas izsērot, iziet šos te sēru periodu, kas ir obligāts pie katrām tādām krīzēm, jā. Tad šie visi psihosomatiskie traucējumi noved ļoti bieži pie sirds slimībām, pie augsta asinsspiediena, jā, pie kaut kādām elpošanas, aizdusām problēmām, jā, plaušu sāpēm krūtīs. Ja, ļoti bieži cilvēki saka, man sāp kreisā puse, visi, jā, bet aiziet pie ārsta, viņam viss kārtībā ir ar sirdi, ar sirds sistēmu, jā, bet sāpes turpinās. Tā kā mēs varam arī teikt, ka tā ir psihosomatiskās sāpes. Kakla čakrai šeit būs tātad sava autentiskuma noliekšana, šeit būs ļoti bieži nespēja izrunāt,
Jā, izrunāt, kas ir sakrājies. Jā, mēs atkal norijam, un tad, kad mūsu kakls jau rijot, kuro tur nespēju izteikt savu viedokli, vai pateikt savu nē, vai pateikt kaut ko kādam patiesību, jā, mēs to kārtējo reizi norijam, tad kakls saceļās un sāk iekaist. Un regulāri kakla iekaisumi, regulāri aizsmakumi, jā, regulāras angīnas, parāda to, ka šī ir visvārīgākā vieta. Tātad tas ir tas, kādā veidā kakls reaģē uz mūsu nespēju noturēt kaut kādus savus robežas, nespēju pateikt to pašu veselīgo nē. Jā, vai vispār izteikties, tā ir atkarība no citu viedokļa. Ko citi teiks, to es arī teikšu. Man es savu viedokli nedrīkstu teikt. Jā, tad lūk, tas ir šis moments. Un nu, jau nopietnākos momentos visbiežāk cietīs vairogdziedzers. Visbiežāk. Ja, no piektās čakras disbalansa cietīs vairogdziedzers. Tas būs pirmais. Ja. Balsene, varbūt bronhīti, ja hroniski pie tām tie var būt astmas jau tādās ļoti smagās momentos. Šeit var būt arī dzirdes pavājināšanās, vidusceļš iekaisums, dzirdes problēmas. Ja? No tā, ka atkal mums ir kaut kāda selektīvā dzirde, ja? Mēs kaut ko dzirdam, kaut ko gribam dzirdēt, kaut ko negribam. Ja? Vai varbūt dzirdam to, ko mums nevajag dzirdēt. Nu, lūk, par sesto čakru te tā tad visbiežāk ir šī te nevēlēšanās saskatīt patiesību, nevēlēšanās uzticēties intuīcijai. Un ļoti bieži te var parādīties tātad, nu, galvas sāpes, jā, neskaidra redze, tā, ka mums citreiz liekas, ka mums ir, nu, kaut kā bišķiņ kā migla kaut kur, jā, un tad ir jāsamirkšķina acis tā ritīgi, un tad jāpapurina galvu, un tad atkal mēs skaidri redzam. Jā, tas var būt. Tas var būt, lūk, saistība arī ar to, ka enerģija sestajā centrā ir sabloķējusies. Te var būt, nu, tādos smagākos gadījumos pat arī kaut kādas halucinācijas. Ja? Un, ja šis netiek atkal tātad ņemts vērā, tad jau nāk fiziskās veselības problēmas, kas ir migrēnas, kas ir neiroloģiskās problēmas, jā, kas var būt smagi miega traucējumi. Nu, sinusīti, haimorīti, jā. Arī, protams, acu problēmas var saistīties. Jā. Tas nav obligāti, es saku, var saistīties ar to, ka šajā te sestajā čakrā šī te enerģija, tātad enerģijas aprite nav vienmērīga, nav harmoniska. Nu, un visbeidzot, ja mēs runājam par septīto čakru, kroņu čakru, ko tad te var darīt? Ja, kas te var ciest? Nu, kā jau es teicu, tā ir tā mūsu apzinātība. Un ja cilvēks dzīvo autopilotā un cilvēks nevar pieņemt realitāti, ja, nevar saskatīt savas dzīves jēgu un to, nu, to garīgo ceļu, jeb dzīves misiju, teiksim tā, kas viņam tajā dzīvē jāizpilda, ja viņš jūtās pazaudējies, un atkal no tā var ļoti bieži sākties, nu, atkal nervu sistēmas traucējumi, miega izsīkums, jā, hroniskas galvas sāpes, kas noteikti ved pie apātijas un pie kaut kādiem jau depresīviem stāvokļiem. Jā. Ja, nu, jūs man jautāsiet, ko tad darīt, Žanet? Jā, tik traki viss tas ir. Nu, nav jau tik traki. Nav jau tik traki. Ja, mēs katrs no mums neieguldot absolūti milzīgus kaut kādus līdzekļus vispār, ja, neieguldot citreiz, mēs katrs varam darīt jau mazas lietiņas priekš sevis, lai harmonizētu katru no mūsu šiem čakrām, lai pastrādātu ar viņām. Ja? Un tas tik tiešām neprasa absolūti nekādus materiālos līdzekļu ieguldījumus. Ja? Tas prasa tikai mūsu pašu gribu darīt, gribu kaut ko sasniegt, gribu pastrādāt. Ja? Un nu, pamato šeit, protams, ir darbiņš ar sevi. Ja? Tie mājas darbi ar sevi, kas ir
viņi ir jāpastrādā, viņi būs jāizdara. Ja? Šeit noteikti jāpastrādā ar savām kaut kādām emocijām, jā, varbūt ar kaut kādiem blokiem jāpaskatās. Šeit noteikti fiziski jāstiprina sevi, jā, jāatveseļo sevi. Jā, tad atkal caur absolūti vienkāršām aktivitātēm, ko var izdarīt absolūti jebkurš. Un to šajā kursā es arī um, stāstu. Es noteikti neko nemācu. Es piedāvāju dažādas tehnikas, un katrs ir brīvs izvēlēties, kas viņam visvairāk atsaucās. Ja, un kas ir tas, ko ir tā griba vēlme darīt. Ja, noteikti mēs runāsim arī par to, ka jātrenē sava apzinātība, jātrenē savu skatījumu uz dzīvi, dažādošana. Ja, noteikti jāatver sevī talantus, lai arī kādi viņi būtu. Un katrā mums ir daudzi talanti no Dieva doti. Mēs vienkārši ļoti bieži viņus noniecinām un sakam, nu nē, ko tad, ja es garšīgi taisu ēst, vai tas ir talants? Jā, tas ir talants. Ja, un radošo domāšanu, protams, jāveicina. Ja. Un vienmēr var sākt ar to, ka mēs papildinām savu racionu, savu uzturu ar lietām, ar pārtiks produktiem, nevis lietām. Ar pārtiks produktiem, jā, piemēram, noteikti čakras krāsā, tur sarkanie produkti un dzeltenie produkti un zaļie produkti, jā, ar krāsu. Jo katrā nodarbībā jums būs materiāls ar šiem produktiem, ar ko mēs varam papildināt savu racionu, un jūs redzēsiet, ka viņi būs noteikti saistīti ar to krāsu, kas ir tai čakrai. Jā? Tātad, piemēram, sarkanajai čakrai, kas ir bāzes čakra, jā, mēs visu sarkano uzturu. Tas ir mūsu bietes, jā, mūsu granātābols, zemenes, avenes, jā, tātad tas ir viss, ar ko mēs varam papildināt. Oranžai čakrai, kas ir sakrālā čakra, protams, mūsu apelsīni, jā, saulītes, jā, mūsu ķirbīši, medus, jā, tas ir dzeltenajai, tas ir, es nezinu, sviests, siers, kukurūza, jā, dzeltenā paprika, jā, tās pašas garšvielas, kurkuma kāda, jā. Lūk, tie saraksti jums visi materiālos arī ies ar tiem labumiem, ko šie produkti dod. Tālāk tie būs dažādi, varbūt, aktivitāšu ieteikumi, jā, aktīvas dzīves, dažādas ķermeniskās prakses, ko absolūti katrs cilvēks varēs izdarīt pats, bez jogu asanām, jā, bez kaut kādām tur pilatēm, jā, tad vienkārši kustības, ko var darīt pēc izvēles, jā, katrs dejot, staigāt ar plikām kājām, nezinu, kustināt gurnus, jā, kustināt plecus, elpošanas kaut kādi vingrinājumi, jā, to visu es arī piedāvāšu katrā nodarbībā. Noteikti katrā nodarbībā mums būs tāda saikne ar litoterapiju, ar dabīgiem kristāliem un akmeņiem. Es neesmu pati litoterapeits, bet es ļoti, ļoti daudz tomēr runāju un strādāju ar akmeņiem un izmantoju akmeņus. Ja, un arī šeit katrā nodarbībā attiecībā pret katru čakru būs kaut kādi 2, 3, 4 akmeņi, ar kuriem noteikti var stiprināt arī konkrēto čakru. Tieši tas pats būs ar ēteriskām eļļām. Atkal es neesmu ēterisko eļļu terapeits, bet pietiekami labi viņas, nu, teiksim, pārzinu un došu idejas tām eļļām, kas var stiprināt konkrēto čakru. Tāpat mēs arī iesim cauri, un tas noteikti palīdz, un es noteikti stāstīšu un dalīšos ar savu pieredzi, kā es šo visu izmantoju, kas ir jantra, mantra un mudra. Jantra tātad būs šis te maģiskā diagramma, jeb sakrālais simbols, tad vizuālais attēls. Šeit arī stāstīšu par simboliem, jā, ko mēs šajā vizuālā materiālā redzam un ko tas nozīmē. Stāstīšu, kā šis vizuālais attēls, šī jantra spēja mūs ietekmēt gan veselības ziņā, jā, gan arī mentālā ziņā. Tad noteikti būs konkrēta mantra čakrai, jā, kas ir šis te
šī svētais teksts, ja tā drīkst izteikties, ja, tātad vibrācija, frekvence, kas var ievibrēt visu mūsu ķermeni, došu viņas, stāstīšu, ko ar viņām darīt, kā viņas skandēt, ja, un tiešām došu tādus pilnīgi vienkāršus, ja, nekādus tur garās mantras, ja, ko klausīties, bet mantru, ko katrs bez izņēmuma var ieskandināt, pat ja viņam liekas, ka viņam nav balss. Ja, bet to var ļoti labi izvibrēt. Un mudriņas, es viņas saucu mudra. Mudra ir šis zīme, simbols, zīme, ja, zīmoks, roku pirkstu kaut kāda simboliska salikšana, un līdz ar to šajā te mudrā enerģija virpuļo, jā, tad saliekot noteiktās kombinācijās savus pirkstus, jā, mēs ievibrējam gan konkrēto enerģiju, un arī nav noslēpums atceraties, ka pirkstu galos ir ļoti daudz šo te centru, ja, akupunktūras centru, un noteikti spiedieni noteikti palīdz dažādām mūsu ķermeņa daļām. Un es to saucu par pirkstu jogu, ja, un rādīšu šīs te mudras, un atkal stāstīšu savus piemērus, kādā veidā es gan viņas kādreiz pielietoju, gan arī, ko es tagad pielietoju, ja, tā kā tas būs arī katrā nodarbībā. Mēs varam jau principā pēc šī te attēla jau tagad, šodien, jau sākt aktivizēt visus savus enerģētiskos centrus, ja, īkšķis mums tā tad ir 3. čakra, ja, kas atbild par gribas spēku, ja, par mūsu pašvērtību, rādītāji pirksts, tā ir mūsu sirds čakra, ja, tātad mūsu aizvainojumi, ja, berzējot, pastrādājot, ja, ar mūsu rādītāju pirkstu, ja, mēs tātad varam nomierināt savu sirsniņu, varam justies labāk, varam mīlēt, ja, un gan sevi, gan citus. Rādītāju pirksts mums būs kakla čakra, ja, šis ir tas mūsu autentiskums, ja, mūsu saruna ar sevi, ar pasauli. Zeltnesis ir pamats, mūsu pamats, tā ir mūsu stabilitāte, un mazais pirkstiņš, tas ir mūsu sakrālā, ja, mūsu sakrālā enerģija, mūsu seksuālā enerģija, mūsu dzīvības enerģija. Plaukstas vidū šeit mums ir kroņa čakra, un tā tad viegli pamasējot šo te kroņu čakru, ja, katru dienu kaut vai 5 minūtītes vai 3 minūtītes, ja, mēs noteikti varam tātad uzlabot savu saikni, savu apzinātību un saikni ar visu. Un savukārt pie pamatnes šeit, ja, tā ir mūsu intuīcija. Un ja, kad mēs runāsim par 6. čakru, es teikšu, ja, tad, kad mēs pamasējam šo te pamatnīti un gribam trenēt intuīciju, tad šis punktiņš noteikti nāk mums palīgā. Atkal katru dienu vienai un otrai rokai, ja, mūsu intuīcija verās vaļā un mēs piekļūstam savai zemapziņai. Nu, lūk tā. Nu, mazliet par kursu. Tā tad ir 8 nodarbības. Pirmajā nodarbībā mēs runājam vispār, tad tas ir ievads, kas ir šie 7 enerģētiskie centri, kā tie darbojās. Mēs runājam par 7 šiem te smalkajiem ķermeniem, kas ir katram cilvēkam, ko tie nozīmē, un kā tie strādā. Un runājam par to saucamo brūno ķermeni, jā, tad pretpolu, un skatāmies arī to, ko es tagad izgāju cauri, jā, bet šeit pirmajā nodarbībā tas viss ir paplašināti. Jā. Protams, ir tehnika ar metaforiskām kārtīm, tātad, un pirmā nodarbība mums paiet tādā ievad nodarbības plašākā izpratnē, jā, kur mēs jau dziļāk ejam iekšā, kas vispār tas tāds ir, šie enerģētiskie centri. Un attiecīgi no 2. nodarbības līdz 8. nodarbībā katru nodarbību mēs izņemam vienu šo te čakru. Jā, sākam mēs ar sarkano čakru, sakrālo, un pēc kārtas katru nodarbību veltam vienai krāsai, vienai čakrai, vienai stihijai, jā, līdz mēs sasniedzam kroņa čakru. Un katrā nodarbībā, ko mēs šajās čakrās apskatām?
Mēs apskatām čakras atrašanās vietu, tātad, jeb projekciju ķermenī. Mēs apskatāmies orgānus un dzīves sfēras, par ko atbild šī čakra. Krāsa, stihijas raksturojums, raksturīgie simboli šai čakrai. Noteikti skatāmies bloķējošās emocijas, ja, un kā tās, un ko ar viņām darīt, kā tās pārstrādāt. Tad ir šie te pārtikas materiāls, ja, kā lietot, kāpēc viņš ir svarīgs, dabīgie minerāli un etriskās eļļas čakra aktivizācijai, un, protams, ir šīs te jantra, mantra, mudra, ja, kas raksturo attiecīgo čakru. Un pielietojamās tehnikas, ko es šajā kursā pielietoju, ir tehnikas ar metaforiskām kārtīm. Tie, kas nezina, kas ir metaforiskās kārtas, tas ir attēlu, vārdu un jautājumu kopums, ja, kas nu, tādā veidā strādā ar cilvēku psihisko apziņu un zemapziņu. Ja, un mēs caur attēliem, tātad pastrādājot un uzdodot sev jautājumus caur attēliem, ja, mēs varam saņemt gan risinājumus, gan atbildes, gan kaut kādus insights. Ja, citiem vārdiem sakot, mēs varam risināt daudzas lietas, ja, palēnām, tātad ejot uz to komfortu. Ja? Ir krāsu analīze, ir neirolingvistiskās programmēšanas tehnikas, ja, NLP tehnikas. Šādi tāda nodarbībās būs mini-meditācijas vai tādas mini-vizualizācijas. Var būt elpošanas vingrinājumi, ja? Arī ko jums arī būs noteikti materiāli, ja tai nodarbībai paredzēti elpošanas vingrinājumi, es noteikti arī iedod materiālā vēl papildus, ko var strādāt. Ja? Būs šī te skaņu terapija, ja, kad mēs mēģināsim balsi ievibrēt, vai es došu, piemēram, kaut kāds skaņdarbs klausīties. Un noteikti tas ir katrā manā kursā, ir šis kinotreniņš. Tātad par katras čakras tēmu es piedāvāju skatīties dažādas filmas, ja, ar to domu, tātad izstrādāt to tēmu, kuru mēs esam ņēmuši attiecīgajā nodarbībā par attiecīgo čakru. Nu, lūk, tā izskatās kursa uzbūve. Nu, kam ir domāts kurs? Principā ikvienam. Ja, ikvienam, kas vēlas izzināt sevi, vēlas garīgi attīstīties, kas vēlas sakārtot arī savu varbūt veselību, ja, kaut kādu iegūt apmierinājumu, līdzsvaru, ja, noteikti tādu gaišāku skatījumu uz dzīvi. Ja, pēc šī kursa atsauksmēs, kad cilvēki raksta, ja, ka tomēr ir daudz kas pamainījies, daudz kas licis aizdomāties cilvēkiem, ja, ir tehnikas, kas ir palīdzējušas. Tā kā skatieties paši, kā jums tas atsaucās. Ja, tātad, kā jau es teicu, kursa formāts ir 8 nodarbības, tie kopā 4 mēneši. Ja, Zoomā. Šī nodarbības notiks Zoomā, kopā ir 32 akadēmiskās stundas, saņemsiet apliecību par to, ja, kurs notiek 2 reizes mēnesī, parasti pirmdienās. Izņēmumi, pat cik ir lieldienas un māja svētki, mums būs divas nodarbības, kas mazliet būs nobīdītas, ja, nevis pirmdienās, bet, ja nemaldos, otrdienā vai trešdienā, skatoties, kā tur nobīdās. Ja, bet pamatā tātad pirmdienās 2 reizes mēnesī, sākam 23. martā, un ir jārēķinās, kā tātad šis vakars mums ir 3 stundas, no 6:30 līdz 9:30, pa vidu ir pauzīte, bet, tātad mēs, protams, strādājam. Katra nodarbība tiek ierakstīta, tad ieraksts jums ir pieejams, tiks uztaisīta slēgtā Facebook grupa. Šajā grupā tiks likti iekšā ieraksti, materiāli, metodiskie materiāli, tātad prezentācijas, tehnikas, papildus materiāli, tas viss jums nāks klāt. Ja, un slēgtajā grupā jūs varēsiet piekļūt šiem ierakstiem. Teiksim tā, Facebooks garantē gadu veselu, ka viņš neko tur nemaina. Ja? Bet es zinu, ka mūsu jaunā psiholoģijas centra
šajā Facebook kontā video glabājās arī 3, un ir pat kas 4, vēl tagad nesen skatījos, pārskatījos. Jā, tā kā ieraksti paliek krietni ilgu laiku, un arī grupiņa paliek krietni ilgu laiku. Jā, tātad jūs varat uzdot jautājumus savā starpā, sazināties ar pasniedzēju, sazināties, jā, WhatsApp čatiņā, un tātad interesēties par sevi interesēšiem jautājumiem. Nu, lūk tā, bet nobeigumā es gribu piedāvāt jau tagad jums vienu mazu tehniku. Tehnika saucās 95 jautājumus savas enerģijas līdzsvarošanai. Nu, jums gan nebūs 95 jautājumi, jā, bet es piedāvāšu manas kolēģis Elīnas Bulāns autoru kavu, jā, tādi, nu, arī viņi skaitās kā metaforiskās kārtas, tikai ar tekstiem. Šeit būs krāsa, un šeit būs teksts, par ko padomāt. Jūs redzēsiet aizklātas kārtas, jums būs jāizvēlās 2 cipari. Ja, 2 cipari, nu, pēc sajūtām, kur. Un pa vienai es vēršu vaļā. Jums būs jāpiegriež vērību izvēlētai kārtai, izvēlētam ciparam, ka viņš tiks atvērts krāsai, un es lasīšu tekstu, ja, jautājumu, tā kā vai apgalvojumu. Un ļoti svarīgi, tad, kad jūs būsiet padomājis par krāsu, padomāt par šo te tekstu, ja, un izdarīt tādu, nu, secinājumu. Teksts ir kāds, vai nu viņš būs tā kā jautājums, kas ir jāizdara, lai sabalansētu konkrētu čakru. Ja, jo katra krāsa atbildīs kaut kādai čakrai, un es arī teikšu, kādai čakrai viņa atbild. Ja, un jāpadomā, ja šis jautājums ir, nu, tāds mazliet tāds nērts, ja, nu, nedod Dievs sāpīgs, bet, nu, tāds, ka tu saproti, ka viņš nav izstrādāts. Padomāt par 2 darbībām, ko tu vari veikt, lai šis jautājums sāktu kustēties. Ja šis jautājums vairs nav aktuāls, ja viņš ir tā kā izstrādāts, vienkārši pie sevis vai uzrakstīt, ļoti svarīgi arī uzrakstīt pateicību par to, ka rezultāts jau ir piepildījies. Ja? Kādu pateicību jūs gribētu uzrakstīt par to, ka tas rezultāts jums vairs nav jāizstrādā, ja? Ka viņš jau ir kā rezultāts. Ja? Nu, mēģināsim. Un tā tad jūs savā priekšā redzat 12 aizklātas kārtas, tad 12 numuriņus. Izvēlaties 2. Izvēlaties 2. Un es varu vaļā, tātad es saucu krāsu un es lasu tekstu. Tad, kad es varu jūsu numuriņu vaļā, tad noreflektējam par krāsu, tātad, ko tā krāsa man nozīmē, jums nozīmē, ja? Un izlasot tekstu, ja, kā tas ir par manu dzīvi, vai šis teksts man ir aktuāls, man viņš ir mazliet varbūt nērts, ja? Es varu atbildēt uz viņu, ja, bet nu, es tā kā jūtos. Un tad, atbildot uz šo jautājumu, vajag uzrakstīt 2 darbības, tad ko tu darīsi, lai šis jautājums sāktu risināties. Ja šis jautājums jau vairs nav aktuāls un saprotat, ka viņš ir sakārtots tajā dzīvē, tad uzrakstiet pateicību par to, kam jūs pasakat paldies, kā jūs pasakat paldies, ka šis jautājums jūsu dzīvē ir sakārtots. Ja? Nu, mēģinam. Tātad, tie, kas izvēlējās pirmo, tā ir oranžā krāsa, 2. čakra. Ja? Kādas 5 emocijas es šobrīd jūtu un kāds ir to iemesls? Uzrakstiet priekš sevis dotajā dzīves brīdī visbiežākās emocijas, ko es jūtu. Bet esat godīgi pret sevi. Ja? Ko es jūtu un kāpēc? Ja? Un ja tur ir negatīvās emocijas, ja? Noteikti atbildiet sev, kāpēc tās negatīvās emocijas ir, ja viņas visu laiku parādās. Un ko jūs varat darīt? Un ko jūs varat darīt, lai tās emocijas negatīvās varbūt sāktu transformēt, vismaz neitrālajās? Ja? Tie, kas izvēlējās 2. sarkanā čakra,
Pamats čakra, tā ir par mūsu drošību, ko šobrīd signalizē mans fiziskais ķermenis un pašsajūta. Vienkārši atbildiet uz šo jautājumu. Un ja jūs jūtat, ka tur ir kaut kādi bloki, un kad jūs ir kaut kādas sāpes, un kaut kas nepatīk tajā veselībā, jā, tad kāpēc? Kāpēc tas ir? Jā, kas ir tas iemesls? Vai jūs varat atbildēt uz šo jautājumu? Jā, un ko es varu darīt, lai tā veselība sāktu uzlabotos? Mazie solīši, ko es varu jau sākt darīt šodien? Ja? Ja? Visvienkāršākais ir pierakstīties pie ārsta, aiziet profilaks uztaisīt. Ja? Lai būtu miers, ja? Lai saprastu. Lūk, lūk, trešais. Dzeltenā krāsa, tā ir mūsu trešā čakra manipura. Kas mani padara par unikālu cilvēku? Vai es zinu, kas mani padara par unikālu? Vai es aptveru, ka es esmu unikāls? Vai es atzīstu, ka es esmu unikāls cilvēks? Vai es atļauju sev atzīt? Ja tā ir, tad paldies, un paldies kam? Pirmam kārtam sev. Ja tā nav, un es nezinu, tad ko es varētu izdarīt? Kur es varētu meklēt šo atbildi? Kā es varētu pārliecināties? Jo katrs no mums, lai kā mēs gribētu vai negribētu, mēs esam unikāli šai pasaulē. Kaut gan veidojam vienotību visi. Ceturtais. Gaiši zilā, tā ir mūsu kakla čakra. Vai manas domas, vārdi un darbi saskan? Un kāpēc? Un ja saskan kolosāli, pasakam paldies, kad es esmu autentisks. Ja nesaskan, kas nesaskan? Kāpēc nesaskan? Kam tas ir izdevīgi, ka nesaskan? Un ko es varu darīt, lai vismaz kaut kādā veidā harmonizētu, lai manas domas, vārdi un arī darbi tomēr kaut kā harmonizētos vienotā. Ļoti svarīgi šis ir. Piektā, zaļā krāsa, sirds krāsa. Un te ir tāds ļoti, ļoti būtisks jautājums. Kuram cilvēkam un par ko vēl neesmu piedevis vai piedevusi? Ja šis process jau ir aiztaisījies, ja šis process jau ir izdarīts, lielu pateicību pirmam kārtam sev pašam un tam cilvēkam, jā, kam bija jāpiedod. Ja šis vēl ir aktuāls, par ko? Par ko es tur aizvainojumu? Jā. Kā tas mani ietekmē? Kā tas mani ietekmē? Jo to otru cilvēku tas vairs neietekmē. Kā tas mani ietekmē? Un ko es varu sākt darīt, ja, lai tomēr sāktu palaist to aizvainojumu? Jo viņš grauž, šausmīgi grauž mūs. Sestais. Tumši zilā, tas ir mūsu trešā acs čakriņa. Kādā nesenā situācijā es mainīju stereotipu par sevi vai par citiem? Šis arī ir ļoti interesants jautājums, jo mums ir savi stereotipi, jā, savi iestaigātie ceļi, savi viedokļi. Un ja dzīve un kāda dzīve mūs tā kā mazliet satricina un piespiež paskatīties no citas puses, tur var atklāties ļoti daudz interesantas lietas gan par sevi, gan par citiem. Kā pozitīvas, tā arī negatīvas. Ja? Un tā ir tā patiesība. Tas ir tad, kad dzīve mūs izmet ārā no ilūzijām. Ja? Un šis jautājums ir, kādā nesenā situācijā tas notika, un ko es tur ieraudzīju. Jā. Un kā tas bija man, kā tas bija citiem? Vai es uzticējos varbūt savai intuīcijai, un šī situācija pierādījās? Jā, šeit ir ļoti, ļoti arī būtiski padomāt. Septītais, dzeltenais. Dzeltenā ir trešā čakra. Kā es uztveru kritiku?
Ja? Kā es uztveru kritiku? Vai es pieņemu struktūrālu kritiku? Vai es ieklausos, ka mani kritizē, jā, bet es runāju par struktūrālu kritiku, jā, tad, kad tā kritika ir šī veselīgā kritika, vai es viņu ņemu vērā, jā? Vai es spēju vispārībā uzklausīt kritiku? Jā, ļoti būtiski, kas notiek ar manu pašvērtējumu. Tanī brīdī, kad man aizrāda par manām kļūdām un kļūdās visi, ja, kā es to iznesu. Ja, un ja tas viss ir kārtībā, tad pateicība dziļa sev un arī tiem kritiķiem, kas mūs kritizē, jo viņi dara svētīgu darbu, viņi mums rāda, parāda mūsu kļūdas, un mēs mācāmies uzreiz no mūsu kļūdām. Mums nav pašiem jāmeklē, kur mēs ko. Ja? Un ja mēs nepieņemam šo te kritiku, tad kāpēc? Kas ir tik grūti? Kas ir tajā procesā tik grūts? Ja? Un kā es varu kaut ko sākt darīt, lai atvērtos šiem te savādākām domām, savādākiem redzējumiem, arī šiem te, nu, kļūdu norādījumiem. Hm? Astotā, violetā čakra, kroņa čakra, uz ko es savā dzīvē varu paļauties. Vai ir vispār kaut kas, uz ko es dzīvē varu paļauties? Jā. Un šis ir arī šis ir eksistenciāls, diezgan liels jautājums. Jā, šī te apzinātība. Vai es apzinos tos resursus, cilvēkus, situācijas, priekšmetus, lai kas tas būtu, uz ko es varu savā dzīvē paļauties? Un par ko es varu dzīvē paļauties? Devītais, zaļā čakra, sirds čakra, kuru savas dzīves situāciju man vajag iemācīties pieņemt un piepildīt ar mīlestību. Un šis ir arī par sevis graušanu. Šis ir par vainas sajūtu arī mazliet. Jā, ir situācijas noteikti dzīvē, kur mums liekas, ka mēs ārkārtīgi esam kļūdījušies, un tagad mēs ļoti ilgi un dikti pēc šīs situācijas jau iziešanas, jā, no tagadnes, mēs vēl aizvien sev pārmetam, kaut ko graužam, jā, un kaut ko nevaram pieņemt, jā, un pārmetam un dzīvojam tajos pārmetumos. Un tad jautājums ir, kas ir tās par situācijām? Un vai ir tādas situācijas? Un ja tādas situācijas jau ir izstrādātas, tad dziļa pateicība gan pašam, gan arī tai situācijai, ja, kas ir bijusi, kas ir iemācījusi kaut ko. Un ko viņi ir iemācījusi? Ja vēl tās situācijas nav pieņemtas, tad kas tās ir par situācijām? Ja, kāpēc ir grūti pieņemt? Un ko es varu darīt, lai izkustētos no tā nulles punkta? Desmitā kārta, sarkanā kārta. Par ko es šobrīd dusmojos? Un ja nedusmojos, aleluja, tad tas vairs nav aktuāli. Bet ja dusmojos, par ko? Un vai tas ir aktuāli? Vai es dusmojos dusmošanās pēc? Vai es dusmojos no savas bezspēcības? Vai es dusmojos no tā, ka man kaut kas neveicās? Vai ir lietas, kuras es nevaru ietekmēt, varbūt? Arī to mēs ņemsim, lietas, ko mēs varam un nevaram ietekmēt. Kontrols apli. Jā. 11. violetā, ko es savā dzīvē idealizēju. Un tas ir atkal mūsu ilūzijas. Ja es kaut ko idealizēju un nedzīvoju, nu, dzīvoju ilūzijās, dzīvoju kaut kādā paaugstinātā skatījumā par dzīvi, ja, tad tā nav realitāte. Ja, tad tur ir maz saiknes ar realitāti. Tad tur tāda bišķiņa lidināšanās sapņos, lidināšanās gaisā. Ja, kas ir tas, ko es idealizēju? Vai man ir vispār kaut kas tāds, ko es idealizēju? Ja nē, kolosāli paldies, ka es esmu reāls cilvēks un dzīvoju realitātē. Bet, ja man gribās kaut ko idealizēt, tad kāpēc? Kas tur ir tāds? Jā. Un ko tas man dod, ja es idealizēju?
Un visbeidzot, 12. 12. kārts ir gaiši zilā, jeb kakla čakra. Kādā veidā es citiem cilvēkiem daru zināmu, ko es vēlos? Šis ir ārkārtīgi būtisks jautājums mūsu komunikācijai ar pasauli. Vai es atļaujos pateikt savas vajadzības, savas vēlmes, un ja es saku, vai es saku tādā valodā, ka mani saprot, un vai es pieņemu to, ka ir mans skatījums, ir manas domas, un ir citu cilvēku skatījumi un domas, un viņas var atšķirties. Un tas ir ļoti labi un normāli, jo pasaule ir daudzveidīga. Ja? Nu, lūk, tātad šādi te jautājumi, ko padomāt, pareflektēt arī par krāsu, pareflektēt, ko nozīmē, kā šī krāsa ietekmē, patīk, nepatīk, uzbudina, nomierina. Ja, gribās ar viņu, lai viņai ir apkārt, vai tieši otrādi gribās distancēties. Ja, tas arī daudz ko norāda. Ja, par to, cik aktīva ir kura nu, attiecīgā čakra, attiecīgais enerģētiskais centrs. Nu, lūk tā. Jā, lūk tā. Varbūt ir kādi atklājumi vai kādi jautājumi. Ja, tad es beigšu šērot šeit. Ne? Beigšu. Jā. Jautājumu nav. Jā, vienīgam skatītājam, kas mums ir, jautājumu nav. Bet, ja jautājumi ir, droši varat rakstīt uz info@nlp.lv, tad uz Jauno psiholoģijas centru varat ieiet mūsu mājaslapā, atrast saziņai. Jā, un vēlreiz atkārtošu, tātad kurs no 23. marta. Katru otro pirmdienu. Kursa cena par mēnesi ir 80, bet, ja nemaldos, tagad nedēļas laikā jūs piesakaties, tad ir par mēnesi 70 eiro, ja es tā nemaldos. Bet es noteikti ieteiktu iet mājaslapā un vēlreiz pārliecināties. Šis ieraksts, jeb konkrētāk saite uz šo ierakstu un arī saite uz mūsu mājaslapu, jūs noteikti rītā būs jūsu e-pastos, tā kā vēlreiz varēsiet noskatīties šo te ierakstu, vēlreiz iziet tehniku, varbūt, ja gribēsiet, ja? Un es tad no jums šodien atvados, saku dziļu paldies par interesi, un ļoti ceru, ka tiekamies tad pēc 2 nedēļām jau pirmajā nodarbībā un sāksim strādāt ar mūsu enerģijām sev par labu. Paldies! Lai jums visiem veicās un ar labu vakaru!